7. augustā Biķerniekos vasaras sprinta čempionāts uzsāk sezonas otro pusi. It kā šiem braucējiem šī trasa ir pazīstama, taču šoreiz rīkotāji bija sarūpējuši nebijušu trases konfigurāciju. Tas pārsteigums atnes jau pirmajā sacīkstes brīdī. Pirmais no visiem trasē devās Imants Firsts, un līderis ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem kļūdījās jau pirmajā līkumā. Tarnēti trases norobežojušie konusi saņemts 5 sekundžu sods, un līdz ar to pirmo reizi šogad pārtrūka Firsta uzvaru sēriju. Situāciju izmantoja Modris Žentiņš. Tieši viņš pirmajā iebraucienā uzstādīja klasē labāko laiku. Otrajā, gan netur pārslēdzoties, viņš trešais ātrākais. Tomēr uzvaru sacīkstē Modrim. Vakar vēl ņēmāmies līdz 11. vakarā vēl locījām ar kuvaldu bleķis, lai riepas var uzlikt riteņus, lai pas virsū. Un tā. Jums te priekšpusē lielāka diametra riepas nekā citiem. Jā, tā ir. Paeksperimentējām šoreiz, tā trāpīja. Ka šitā noies labi, nezinu, negaidīja, jā. Žentiņa uzvara bija pārsteigums visiem, jo pārliecinoši favorīts bez Firsta te ir cits. Dragreisā manītais Edgars Eriņš tiek uzskatīts par biedu visiem, izmantotais autotāts, tomēr Eriņš Biķerniekos otrais. Treniņā var, uzstādīt kaut kādu vienu apļu laiku diezgan labu, bet sacensībās ir diezgan grūti. Vismaz man bez pieredzes nobraukt vienlīdzīgi labi visus apļus. Ir ļoti labi apļi un ir apļi, kuri nav pārāk labi. Pagaidām vienkārši trūkst stabilitāti. Mašīna ir spējīga braukt un braukt ļoti ātri, bet vienkārši nav man pieredze. Ieskaitē līdz 2,5 litriem arī tik solīti pārsteigumi. Pāris dienas iepriekš motora defekts piemeklēja Aigara Tīdmeņa auto. Tas nozīmēja vienu. Auto nav ne Aigaram Tīdmanim, ne Jānim Ivanovskim. Diviem šīs klases favorītiem. Paši gan redziet, abi minētie amatieri trasē devās ar Ivanovska supersprinta agregātu, un tehnikas maiņa abas braucējs neapturēja no uzvarām. Šķita, ka iejaukties spēs Vilnis Haferbergs, taču nekā. Uzvaru šoreiz sadalīja Tīdmans ar Ivanovski, pēdējais vinnētājs. Rezultāts likums sakārīgs. Es nedomāju, ja jau paskatās to rezultātu kopējo, es nedomāju, ka tur baigi likums sakarīgs. Es pats līdz pēdējiem brīdiem cīnījos kā mācēju. Redzēju, Aigars man zaudēja 0,3 sekundes 10 apļos, kas nav baigi daudz. Tīdmans bija ciets rieksts Ivanovskim. Jā, šajā posmā Aigars otrais, tomēr ar to pašu auto tieši viņš pirmajā iebraucienā uzstādīja labāko laiku. Paveicās, ka es pirmajā braucienā dabūju pārbraucienu un es dabūju aprast ar to mašīnu bišķiņu vairāk. Un līdz ar to tā pirmajā braucienā es ātrāk pieradu pie jaunas trases un dabūju izšaut to 1,7 sekundes pār Jāni. Un tad jau beigās kļūda jau nebija. Bija kaut kur varbūt pamaz noriskēja varbūt vai kaut kā tā, bet tas ir labi. Ieskaitē virs 2,5 litriem uzvara Andrim Slavam. Situāciju par labu viņam pavērs Daniela Baltā avārija pirmajā iebraucienā. Man gribējās vienkārši pēdējā aplī pamēģināt mošku bišķiņu, tur var ātrāk izbraukt tajā vietā. Un nesanāca. Aiz tā lēzenā līkuma, ka tur vēl drusciņi ir taisnīti un ka tur vēl drusku var uzspiest pirms asā līkuma. Bet acīm redzot, ka nevarēja. Un arī pēc pēdējiem apliem es tik labi riepas neturās. Baigi karsts laiks un līdz ar to viņš sāk drusku ziepēt jau. Skāda nebija liela. Baltais turpināja piedalīties. Pat otrajā iebraucienā pārspēja Slavu. Tomēr ar vienu nefinišētu braucienu Daniels bija zaudētājos. Starp citu, Slava arī bija atzīmējis Danielam liktenīgo vietu. No rīta, kā mēs trasi izgājām ar kājām, tā vieta jau tāda bija ļoti nepatīkama. Bet, rezultāts ir tas, kas ir finišā. Skaidrs jau, kad Daniels izstājās, tad nebija vairāk tāda, tā, kad jāizliek sev pa visiem 100, bet, jebkurš ir konkurence un, principā, bija mācība jau pagājušie biķernieki, kad atlaist nedrīkst, ir jābrauc. Un gonka beidzās tad, kad viņi beidzās. Lai Daniels Baltais būtu čempions, viņam jāuzvar visus atlikušos posmus, un Slavas prāt, viņš to var. Kaut vai Baltais guva uzvaru brīvajā klasē ar sliku riepām. Tiesa viss būtu savādāk, ja startējošais Aivars Ezeriņš neiekultos nepatikšanās. Ieķīlējās riteņgultnes, uzvārējās bremžu šķidrums un dabūta mīksta riepa.